Šoreiz tavs Auto TV noskaidrosim, vai 455 zirgspēkus jaudīgam apvidus auto 100 km veikšanai pietiek ar 1,5 litru degvielas. Un spriedīsim par to, vai Volvo un drošība ir sinonīmi arī mūsdienās. Tieši Volvo, man liekas, drošība pašos pamatos. Es iesēžos krēslā, es jūtu, ka man mugura nekur neļurkājās. Es jūtu, ka man tiešām tā siksna, es nezinu, kaut kāda man tāda pārliecība ir par to, ka viņš tiešām mani izglābs tad, kad es būšu nonācis attiecīgajā situācijā. Ka tiešām tās jostas nostrādās. Ir bijuši gadījumi, protams, kā nostrādā man tie sensori, kaut kur, ka viņš neļauj man atpakaļgaitā, piemēram, izbraukt ārā no stāvvietas, jo viņš jūt, ka no kreisās vai no labās puses brauc kāds automobīls, tādā ātrākā tempā. Un tad viņš ir nobremzējis, un tad es jūtu, ka man tās sikstas pievelkās tiešām arī pie krūtīm klāt, un es jūtu, tas ir mans, tas bija tieši tas, kas man vajadzīgs, un tāpēc es arī braucu ar šo automobīlu. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Kopš debijas 2017. gadā XC60 ir Volvo Cars vislabāk pārdotais modelis un viens no populārākajiem uzlādējamajiem hibrīdiem Eiropā. Visā pasaulē pārdoti vairāk nekā 1,5 miljonus XC60 eksemplāru. Un šodien tavs Auto TV dosimies ceļā ar jaunāko šī modeļa spraudņa hibrīda versiju. Mūsu šī brauciena ceļabiedrs, jeb precīzāk sakot testa pilots, būs neviens cits kā Intars Busulis. Lai arī mēs viņu pazīstam kā izcilu mūziķi un skatuves personību, Intars savā dzīvē ir izmēģinājis un ikdienā lietojis teju visas Volvo XC modeļu paaudzes. Vispār var teikt, ka jā. Es neesmu braucis ar tiem super kaut kādiem tur sporta Volvo, bet var teikt, ka es esmu braucis ar pilnīgi visiem, crossoveriem, SUViem, džipiem, vieglajiem, mazāk vieglajiem. Kā jau minējām šī video ievadā, XC60 ir Volvo dižpārdoklis. Taču, kā noprotat, laiks nestāv uz vietas, tehnoloģijas attīstās un arī šim džipiņam ir jāspēj turēt tām līdzi. Lai atsveidzinātu savu bestselleru 2025. modeļu gadā, XC60 ir ticis pie dažiem uzlabojumiem. Turklāt tie, atšķirībā no tā, kā nereti mēs būtu facelift modeļos, šoreiz neaprobežojas tikai ar kosmētiku, glītākiem bamperiem un uzlabotu radiatoru rēžģi vai lukturiem. Piemēram, Volvo ir pamatīgi piestrādājis pie automobīļa lietotāja saskarnes uzlabojumiem. Centrālais informācijas un izklaides displejs tagad ir ne tikai lielāks un dzidrāks, 11,2 collas ar par 21% lielāku pikseļu blīvumu, bet arī piedāvā jaunas funkcijas, bezvadu atjauninājumus autosistēmām un integrētus Google pakalpojumus. Sistēmas darbības ātrums ir kļuvis vairāk nekā 2-kārt lielāks, bet grafika ģenerēta tiek 10 reizes ātrāk nekā iepriekš. 2025. 26. gada facelifts jau šis ir. Var redzēt, ka mēs esam jau upgradeojušies ar planšeti. Viņa nav vairs iekšā tajā panelī lielajā, bet viņa jau ir uz āru kā elektromobīlim. Bet XT60, ar kuriem es braucu pirms tam, viņiem tas panelīs tomēr bija iekšā. Tādu es arī esmu redzējis EX90 un EX30 Volvo arī ir šādi paši paneļi, un XC90 arī 2025. gada facelift. Viss ir kokā, es nezinu, es XT60 šādu krāsu salikumu vēl es neesmu redzējis. Kā šim Volvo, tas bija pirmais, kas man uzreiz tā iekrita acīs, un te ir arī krēsls ar tādiem kaut kādiem, izšuvumiem. Tādu pirms tam nebija. Šis piedod tādu, kā tādu luksus, mazliet tādu skatu. Kaut gan jau tas kristāla kloķīts jau liecina, ka tas jau ir jau virs vidējā. Runājot par tehniku, mūsu rīcībā šodien ir jaudīgākais no XC60 plug-in modeļiem. T8 spēka iekārta sastāv no 2 litru turbomotora, kuru jauda ir 310 zirgspēku, un papildu elektromotoru, kas novietots auto aizmugurē. Sistēmas kopējā jauda ir 455 zirgspēki, un 100 km/h šis apviennieks spēj sasniegt 4,9 sekundēs.
Ar vienu uzlādi šis auto 100% elektriskā režīmā spēj veikt aptuveni 60 līdz 80 km. Un pateicoties tam, tā vidējais degvielas patēriņš uz papīra ir smieklīgi 0,9 līdz 1,4 litri. Protams, ka šādu rādītāju jūs sasniegsiet tikai tad, ja regulāri lādēsiet savu auto akumulatoru. Un arī elektrība dienā būs auto enerģijas avots. Taču, ja jauda nav jūsu galvenā prioritāte, XC60 ir pieejams arī ekonomiskākā versijā ar T6 plug-in hibrīda dzinēju. Tā jauda ir 350 zirgspēku, un starp citu tieši šobrīd šai modifikācijai mūsu Motors Rīga piedāvā speciālu cenu – 59 990 eiro. Vispār man patīk, ka mazliet ierūc. Viņš mazliet deva balsi, un tāpat laikā tas uzrāviens bija tāds kā elektromašīnai, bet tai bija balss. Tāds iekšdedzes dzinēja, tāds kliedziens. Man ir svarīgi, lai viņš apdzen tieši tādā tempā, kādā es vēlos. Piemēram, tagad, ja? Es gribu, lai viņš šādi te notiek. Un viss, un te ir atļautais maksimālais, ja? Cik bija? 3 sekundes, un ir. Bet tā, pa ceļu braucot, es tā baigi nemēdzu ālēties un braukt ar baigiem. Kādreiz jā. Taisnība. Es braucu ļoti ātri, jā, bet es arī dabūju iekšās. Man arī atņēma tiesības un man pietika. Un 2 reizes man atņēma tiesības. Tā kā man ar to pietika, es arī esmu nomierinājies, man tomēr ir bērni, 3 kuces, 2 kaķi, dārgā mīļotā meitene, man draudzene. Tā kā es esmu nobāzējies. Jāsaka, tas jau gandrīz ir kļuvis par modes lietu. Mūsdienās autoražotājs sacenšas ne tikai jaudas un komforta rādītājos, bet arī par to, kurš piedāvās labāko audio aprīkojumu. Lai mūzika skanētu patiesi izcili, salonam ir jābūt klusam, un ar to XC60 viss ir kārtībā. Papildu aprīkojumā pieejama arī pneimopiekara, kas braukšanas komfortu paceļ vēl augstākā līmenī, un dubultie logu stikli. Un, protams, Bowers & Wilkins High Fidelity skaņas sistēma. Domāju, ka neliekuļoši sakot, ka tā ir viena no labākajām audio sistēmām, kādas šobrīd ir iespējams iegādāties. Man pat nav ienākusi prātā doma kaut ko iet, audio garāžā kaut kādā likt kaut ko klāt. Es vienmēr, tad, kad ir jauna dziesma, es neklausos austiņās vai mājās tumbiņās. Es eju pa taisno uz mašīnu, uz Volvo klausīties jauno dziesmu, masteru. Tad es rakstu cilvēkam, kas pietrūkst, ko vēl vajag uzlabot, jo Volvo ir skaņa. Viņš skan un ļoti labi skan. Volvo pakāpeniski kļūst par pilnībā elektrisku automobiļu ražotāju, un uzlādējumie hibrīdi, jeb PHEV, šobrīd ir būtisks uzņēmuma izaugsmes balsts. Starp citu, septembrī Volvo Cars sasniedza nozīmīgu pavērsiena punktu savā elektrifikācijas ceļā. Tika piegādāts miljonais uzlādējumais hibrīds. PHEV modeļi 2025. gada pirmajā pusē veidoja 23% no Volvo Cars globālā pārdošanas apjoma. To pārdošanas apjomi ir pieauguši no gandrīz 46 000 vienību 2019. gadā līdz vairāk nekā 177 000 automobiļu 24. gadā, ko galvenokārt nodrošināja spēcīgs pieprasījums pēc XC60 un XC90 PHEV modeļiem. Jūs ziniet, akurāt šajā nedēļā, iepriekšējā nedēļā, kur tā bija ceturtdienā. Mums mājās ir jau 2 Volvo. Viens elektrisks, Volvo C40, ar kuru tagad braukā mana kundze un ir super laimīga. Ejam uz to. Mēs ejam uz to. Es nezinu, kā ir ar Volvo nākotnes plāniem, bet man vienkārši galvā ir tas kods. Drošība. Tā, protams, ir kaut kāda sacensība arī starp autoražotājiem. Katrs jau, protams, autoražotājs domā par drošību, bet man jau liekas, ka Volvo galvenā atbildība tiešām arī ir tā drošība, jo viņi visu dzīvi to ir pozicionējuši, visu Volvo mūžu, sākot ar pirmajām, es zinu pēc mini pa 3 raidījuma, ka pirmie drošības jostas izgudroja Volvo. Ja? Es varu teikt, daļēji pat dzīvoju varbūt mašīnā, jo man ir ļoti daudz lietas, kurām man jārēķinās koncertos, kuras nemainīgi stāv un paliek manā mašīnā, bet es arī izbaudu.
Es arī augstu pēc brauciena ar automašīnu. Es esmu tik tā pieredzes, ka man ir patīkami braukt. Tiešām, un tas man sagādā pati baudu, klusums, forši kaut kas skan. Es tagad klausos Grāvs Monte Cristo. Ļoti skaisti, līdz galam neesmu ticis. Atpakaļ braucot man ir audio grāmatas, tur braucot man ir lūk iesildīšanās. Kāds mūsu šodienas stāsts par atjaunināto Volvo XC60 un cilvēku, kurš ļoti labi pazīst šīs markas automobiļus. Bet mēs ar jums tiksimies jau drīz atkal citos autostāstos un piedzīvojumos Tavs Auto TV. Skatieties mūsu Facebookā un labākajos Latvijas interneta portālos. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.